Laidus mierā, senators Lindzejs Grejams. Visa Izraela sēro par tavu priekšlaicīgo nāvi, tomēr Islāma republika gan nē. Ļaujiet man pastāstīt jums par klientu skaita samazināšanos. Es, ASV militārais senators un pret Irānu vērsts senators, lai būtu laimīgs lieliskajā Irānas valstī. Tāds ir vēstījums no Irānas. Un ir ļoti svarīgi, lai mūsu skatītāji un klausītāji saprastu, ka Irānā nav neatkarīga medija, un valsts raidorganizācijas sniedz tikai režīma oficiālo viedokli. Oficiālā nostāja ir tāda, ka Amerika ir lielais sātans, Izraela ir mazais sātans, un mēs visi esam ļauni, mums jābūt iznīcinātiem. Un nevienam nevajadzētu lolot ilūzijas par to. Un patiesība ir tāda, ka viņi nosauc viņu par kara kurinātāju un Irānas ienaidnieku. Kāda ir patiesība? Viņš mīlēja savu valsti, Amerikas Savienotās valstis. Viņš saprata attiecību nozīmi ar Izraēlu. Viņš ticēja aktīvai ārpolitikai, ka Amerikai jābūt nozīmīgai pasaulē. Visiem antisemītiem, visiem izolacionistiem es neticu. Aizmirstiet to. Es neesmu ar jums. Es esmu ar Izraēlu. Es būšu ar Izraēlu līdz mūsu pēdējai dienai. Viņi ir labākais sabiedrotais, kādu mēs varam cerēt. Traģiski, kad viņš to teica, viņš neapzinājās, ka viņa gals ir tuvu. Un tomēr viņš pildīja savu solījumu būt un palikt kopā ar Izraēlu līdz savai pēdējai dienai. Mums arī jāatzīmē, ka Irānas Islāma republika pagājušās nedēļas ajatolas Ali Hamenei bērēs. Lincija Grehema fotogrāfija bija viena no tām, ko turēja protestētāji, režīma atbalstītāji ar mērķa zīmi uz viņas sejas. Starp citiem, protams, arī prezidentam Trumpam un premjerministram Netanjahu. Tātad, profesor, kad jūs sakat režīma atbalstītāji, jūs viņiem izdarat pakalpojumu rūtī. Tie ir režīma izsūtīti huligāni, viņi ir organizēti. Kad jūs sakat protestētāji, cilvēki var domāt, ka viņi tur ir pēc savas brīvas gribas. Bieži vien no šiem cilvēkiem to sagaida. Viņi strādā organizācijā, kur visi iznāk ārā. Un ziniet, tāpēc protestētāji nav pareizais vārds. Es nezinu, kāds ir pareizais vārds, bet ja viņi atbalsta režīmu un viņiem ir Linceja Grehema bildes ar mērķi, jā, viņi ir huligāni. Bet parunāsim par šo jautājumu un kāpēc Izraēla ir skumja. Jo Izraēla ir skumja ne tikai tāpēc, ka mēs esam zaudējuši ļoti labu draugu, vai ne? Amerikāņu patriots un cilvēks, kurš ticēja Izraēlas un Amerikas aliansei un saprat šīs alianses nozīmi gan mūsu abām valstīm, gan pasaulē. Es domāju, ka Izraēlā ir arī skumjas, jo mēs baidāmies, ka zaudējam tādus cilvēkus kā Lincejs Griems un nebūs vēl 100 Linceja Griemi, kas varētu viņu aizvietot. Ir bažas. Pirmkārt, mēs skatāmies uz Demokrātu partiju un redzam, ka, ja tu vēlies kandidēt uz prezidenta amatu, tev ir atklāti jāsaka, ka esi pret Izraēlu un neieredz Netanjahu. Tas gandrīz jau ir kā lakmus tests, ja tu vēlies uzvarēt demokrātu priekšvēlēšanās. Un mēs esam redzējuši senatorus, kurus iepriekš neuzskatīja par partijas kreisajiem. Bet tā kā viņi apsver iespēju kandidēt prezidenta vēlēšanās, viņiem ir jāsāk ar šādu nostāju. Sakot, ka tas gandrīz kļūst par tādu kā reliģisku rituālu. Es netikšu tālāk demokrātu priekšvēlēšanās, ja neizteikšos negatīvi par Izraēlu. Un no otras puses mums ir tie groiperi republikāņu partijā un viņa plašā auditorija podkāstu vidē, ja, un tā tālāk. Un tas tiešām ir nopietns jautājums, manuprāt, Izrēlā un visiem tiem, kuri augstu vērtē ASV un Izraēlas attiecības, vai Linceja Grehema aiziešana nav tikai par viņu pašu, bet vai mēs tuvojamies laikmetu beigām, kad abu valstu draudzība bija tik cieša un stabila. Nē, tas ir lielisks arguments, un arī par bērnu ceremoniju Teherānā tas ir ļoti labs novērojums, un tev ir taisnība, viņi ir huligāni. Daudzi no viņiem, kā tu teici, tika atvesti ar autobusiem, un viņi patiešām ir barbari, kuri tic džihādam, globālam džihādam un nevainīgo slepkavošanai. Tomēr, runājot par Linceju Grejemu, un tas ir svarīgi, viņš 2016. gadā pirms vēlēšanām ļoti kritizēja prezidentu Trumpu. Jo viņš pats kandidēja kā republikāņu priekšvēlēšanu kandidāts, bet pēc tam, kad Trumps tika ievēlēts, viņš kļuva arvien tuvāks viņam. Viņš bija viņu izsmējis, viņš bija viņu saucis dažādos vārdos, bet pēc tam viņš sāka apbrīnot Trumpu kā prezidentu un kopš tā laika ir palicis viņam uzticīgs. Ir palicis viņam uzticīgs līdz pat šim brīdim.
Tik tālu, kad Trumps teica, ka mēs dodam iespēju visām šīm sarunām ar Irānas Islāma Republiku, ar Stīva Vitkofa un J.D. Vensa starpniecību, Stīvu Vitkofu un Džaredu Kušneru, Lincija Grehema sociālajos tīklos publicēja, ka sākumā viņa devās runāt ar Trumpu, un Trumps viņu nomierināja. Tāpēc viņa jutās mierīgāka. Un es teikšu, ka es biju mazliet nervoza. Es domāju, vai tas nozīmē, ka ar visu, ko Trumps saka, viņš piekritīs? Nē, es tā nedomāju. Es domāju, ka aiz slēgtām durvīm notika tas, Trumps viņu nomierināja, ka ja šajās sarunās neveiksies, kas visticamāk tā arī būs, kā Trumps pēdējās pāris dienās ir ļoti skaidri norādījis, nav jāuztraucas. Viņš neparakstīs neko, kas būtu kaitīgs Amerikas Savienotajām valstīm vai Izrēlai. Un ka viņš dod tam iespēju, jo tā tam ir jābūt. Tāpat mums ir jārunā par masveida bombardēšanām, kas pēdējās pāris dienās notikušas gan no Irānas puses, gan kā atbildes triecieni no Amerikas Savienoto valstu puses. Tātad tas patiesībā ir ļoti, ļoti interesanti, jo teorētiski, ko mēs saskaņā ar saprašanās memorandu un tiem, kas atbalstīja šo memorandu starp Vašingtonu un Teherānu, mums vajadzēja būt 60 dienu klusuma periodā. Un bija paredzēts sarunas par to, kas notiks pēc šīm 60 dienām, attiecībā uz patiešām sarežģītajiem jautājumiem Irānas kodolprogrammas sakarā. Bet patiesība ir tāda, ka saprašanās memorands tika parakstīts, bet Irāņi to neievēro. Pat šos pieticīgos solījumus. Pirmkārt un galvenokārt, lai šaurumi būtu atvērti tirdzniecībai, lai nafta varētu iziet cauri šaurumiem, vai ne? Viņi tik ātri atkāpās no tā, vai ne? Un tas ir kā tas, ko Trumps teica Lindsayam Grahamam. Patiesībā es gūstu mierinājumu un cerību no tā, ka Trumps to nepieļauj. Viņš saka, ja jūs šaujat uz kuģi, jūs apstājaties, jūs mēģināt bloķēt šaurumu, pārkāpjot to, kas ir noteikts saprašanās memorandā, jūs samaksāsiet cenu, un uzreiz samaksāsiet cenu. Un mēs atbildēsim ar uguni. Mēs jums to neļausim darīt. Un tas liek man domāt, vai ne, ja jau dažu nedēļu laikā pēc vienošanās parakstīšanas, bet es domāju, ka mēs jau pat neesam pusē no tiem 60 dienām, zini, Amerika šauj uz Irānu, jo tā ir spiest to darīt, jo Irāņi pārkāp noteikumus. Un šai daļai vajadzēja būt vienkāršai. Ja mēs vispār nonāksim līdz nopietnai diskusijas daļai, es domāju, tas nerada lielas cerības, ka Irāņi jebkādā veidā piekāpsies tā, lai tas atbilstu amerikāņu pozīcijām. Protams, nē, jo tad viņi vairs nebūtu viņi paši, tas vairs nebūtu tas režīms, ja viņi piekristu kādiem kompromisiem. Jebkurā gadījumā pats saprašanās memorands bija briesmīgs, un tas bija par labu Teherānai. Un jebkurā gadījumā man ir atvieglojums, ka tas tagad nāk gaismā, jo, kad viņi to parakstīja, es biju satriekta, ka Amerikas Savienotās valstis parakstīja šādu vienošanos ar viņiem. Es domāju, tā bija briesmīga vienošanās. Pirmkārt, jūs nevēlaties viņiem dot 60 dienas nekam. Otrkārt, viņi turēja Hormuza šaurumu kā ķīlnieku. Tātad tas bija kā ķīlnieku sarunas. Labi. Viņiem ir visas kārtis, un Amerika, pasaules lielākā lielvara, ir spiesta vest sarunas ar tiem barbariem. Labi, tas pats par sevi jau bija slikti. Bet Irānas pozīcija bija tāda, ka ASV pārkāp šo vienošanos, saprašanās memorandu. Un kā? Panākot atsevišķu vienošanos starp Izrēlu un Libānu, lai aizsargātu Libānas suverenitāti no Hezbollah, kas ir Irānas marionete. Un pēc Teherānas režīma domām tas nav pieļaujams, raugoties no saprašanās memoranda viedokļa. Jo mums it kā nav atļauts kaitēt nevienai Irānas marionetei, vai kādu citu absurdā iemeslu dēļ. Tātad būtība ir tāda, ka ir paveicies, ka viņi to pārkāpa, jo pats par sevi tas ir vienkārši fars. Tātad tu teici, ka viņi sūdzējās par to, par mieru ietvaru, kas tika panākts starp Izraēlu un Libānu ar amerikāņu atbalstu. Bet tas ir tikai attaisnojums, tas ir alibi, protams. Īstais iemesls, un tas visiem būtu jāliek apstāties un aizdomāties, vai ne? Irāņi piekrīt un parakstās uz mūsdienu līnijas. Jā. Ziniet, pakistānieši un katarieši to visu zina, jā, ka šaurumi būtu atvērti.
Un lielākajai daļai pasaules, kuriem ir vienalga par, ziniet, cilvēktiesībām Irānā vai režīmu maiņu vai Irānas kodolprogrammu, lai gan vajadzētu, bet viņiem ir cits prioritāts. Viņi uztraucās par naftas cenām. Ja jūs dzīvojat Indijā vai Ķīnā, jūs uztraucaties par naftas cenām. Ja jūs dzīvojat Amerikā, jūs iespējams arī uztraucaties par naftas cenām. Un visa šī ideja, un tieši tāpēc Trumps piekrita kompromisam, jo viņš panāca vienošanos, kas atvēra šaurumus. Un viņš teica, ka naftas cenas kritīsies. Un tad Irāņi šo apņemšanos neievēro. Un es domāju, ka tas vienkārši parāda, vai ne, ka mums nevajadzētu lolot nekādas ilūzijas. Es zinu, ka tev nav nekāda ilūzija, bet nevienam nevajadzētu būt ilūzijām par to, ar ko mēs saskaramies. Un es arī gribētu pateikt sekojošo. Ja kādreiz būs kāda vienošanās ar šo briesmīgo režīmu par kodola jautājumu, tā būs tikai militāra spiediena dēļ. Tas ir tikai tāpēc, ka viņi jūt, ka viņiem nav izvēles. Jeb Trumpa vārdiem runājot, viņi ir sakauti. Viņi ir spiesti to darīt, jo viņi izvairīsies, viņi locīsies, viņi slīdēs apkārt kā čūska, darot visu iespējamo, lai pārkāptu vienošanos. Pat ja viņi piekrīt vienošanās noslēgšanai. Un tāpēc vienīgais veids šī režīma apstākļos, kā jūs jebkad varat panākt kaut ko, kas ierobežo viņu kodolprogrammu, ir tas, ka viņi būs spiesti to darīt. To panāks ar milzīgu spēku. Jā, militāru spēku un, starp citu, arī ekonomisku, manuprāt. Jo, manuprāt, bija kauns, ka Trumps nolēma, ka saprašanās memorands lika Trumpam arī izdot savu lēmumu. Ziniet, Kad Irāna slēdza Hormuza šaurumu, Trumps teica, jā, es jums parādīšu, un viņš noteica tiem embargo, lai viņi nevarētu iegūt vai pārdot naftu. Tā bija gudra rīcība, jo tā patiešām darbojās. Es uzskatu, ka ekonomiskais spiediens darbojās, bet problēma bija tā, ka amerikāņi izdarīja spiedienu uz Trumpu, un varbūt pamatoti, lai ko arī teiktu, naftas cenas pieauga. Bet ir arī interesanti, ka ir divas interesantas lietas par to. Viena ir tā, ka līdzīgi kā akciju tirgus, jo, zinat, akciju tirgus ir ļoti psiholoģisks. Tātad, ja kāds saka, ka kaut kas notiks, dažreiz akciju cenas vienā naktī krītas vai nākamajā dienā pieaug. Liekas, ka tas pats notiek arī ar naftas cenu. Tiklīdz Trumps saka, labi, šis tirdzniecības ceļš būs atvērts, pēkšņi viņi saka, ka naftas cena ir nokritusies līdz tik un tik par barelu, un nākamajā dienā nafta atkal ir pieaugusi līdz tam līmenim. Un tas viss notiek vēl pirms ir iespēja vispār pārvietot naftu, es domāju, pāri šaurumam, vai ne? Tāpēc es pamanu, ka liela daļa no tā visa ir psiholoģiska. Tātad, acīm redzot, naftas cenai būtu vajadzīgs nedaudz ilgāks laiks, lai samazinātos. 5 minūtēs pēc tam, kad Trumps kaut ko paziņo, tas vēl nenozīmē, ka nafta jau plūst, vai ne? Tātad tas ir viens interesants aspekts, un otrs ir tas, ka, manuprāt, mums tiešām ir jārunā par to, kā Pēdējās dienās mēs visur esam redzējuši IRGC uzbrukumu vilni. Kuģi Hormuza šaurumā, Katarā, Bahreinā, Omānā. Kur vēl? Emirātos? Emirātos. Uzmini, kur ir viena vieta, kuru ne Irāna, ne Hezbollah, ne hutieši, ne Hamasa nav uzbrukuši, nav mērķējuši, nav uzsākuši uzbrukumu. Uzmini, kura valsts tā ir? Tā, protams, ir Izraela, un tu vari pievienot to valsts sarakstam. Viņi ir uzbrukuši Jordānijai, kas ir Izraēlas kaimiņu valsts. Aizmirst pieminēt. Acīm redzot, viņi uzbruka amerikāņu bāzai Jordānijā. Ja. Un es domāju, ka tas ir svarīgi. Kāpēc viņi neuzbruka Izraēlai, vai tāpēc, ka viņi pēkšņi mūs mīl? Protams, ka nē. Tā ir laba, vecmodīga vara. Tā ir, ziniet, Hillary Clinton bieži runāja par maigo varu. Tam nav nekāda sakara ar šo gadījumu, tam nav nekāda sakara ar maigo varu, šī ir cietā vara. Viņi ir nobažījušies un pamatot, ka ja viņi palaistu raķeti pret Izraēlu, Izraēlai būtu attaisnojums atbildēt un atbildēt stingri. Un citējot prezidentu Trumpu, tam nebūtu jābūt proporcionālam, tam nebūtu jābūt samērīgam ar kaitējumu, ko viņi nodarīja Izraēlai. Citiem vārdiem sakot, jau pats fakts, ka viņi uzbruka Izraēlai, pat ja mēs notriek šo raķeti, tas ir uzbrukums šai valstī. Un Izraēla varētu atbildēt, un mēs varētu atbildēt tā, kā mēs nolemtu atbildēt. Un es domāju, ka tas biedē irāņus. Un šeit es saku visiem tiem eiropiešiem un citiem, kuri gadiem ilgi ir teikuši, tā ir maigā vara, iepazīsim viens otru un sapratīsim, ka darīšana ir ar tādiem cilvēkiem kā irāņi. Jums jābūt stingram, jums jābūt varai, un viņiem ir jātic, ka jūs esat gatavs šo varu izmantot, ja viņi jums uzbruks.
Un ka Izraela pēdējās dienās ir bijusi drošībā, kad notiek visi šie kaujas notikumi, visa šī apšaude. Persijas līcī, jā, un arī ārpus tā. Jordāna ir mūsu reģionā. Tā nav līcī, vai ne? Nav nekādas alternatīvas tradicionālajiem militāriem spēkam. Un vēlmei un apņēmībai to izmantot, kad tas ir nepieciešams. Nav jēgas būt visai šai varai, ja viņi domā, ka tu to nekad neizmantos, vai ne? Tavam draudam atbildēt ar pretriecienu ir jābūt ticamam, un viņiem ir jātic, ka tu tikai gaidi iespēju to izmantot. Un līdz šim Irāna attiecībā pret Izraēlu ir spēlējusi labā puiša lomu. Ne jau tāpēc, ka viņi mūs mīlētu, bet tāpēc, ka viņi baidās no mums. Tas viss aizved atpakaļ pie Makiaveli. Mums patīk, ka cilvēkiem mēs patīkam. Bet daudz svarīgāk ir, lai viņi no tevis patiesi baidītos. Un ka viņi ir draudējuši Netanjahu un visu to, ka viņi arī savos mītiņos tur plakātus, uz kuriem viņam uz galvas ir mērķis. Bet viņi nav palaiduši nevienu jaunu raķeti, un starp citu viņi zina, ka Izraēlas aizsardzības spēki un gaisa spēki, ka mēs visi esam gatavi. Un viena lieta, ko Izraēla ir iemācījusies kopš pagājušā gada, ir tā, ka Irāna nav tas bubulis, par kādu mēs to uzskatījām. Citiem vārdiem sakot, mēs esam gatavi un stipri, un viņu pretgaisa aizsardzība ir sagrauta, un viņu armija ir novājināta. Tik daudz, kas ir vājš, un mēs esam gatavi. Ja viņi palaist raķeti, kā jau teicu, tas būtu viņiem ļoti par sliktu. Bet tas mūs noved pie cita vārda, ko jūs varat. Es tikai pievienošu vēl vienu lietu. Jā. Tas parāda, ka irāņi saprot varu un no tās baidās. Un tas patiesībā nozīmē, ko Trumpam vajadzētu darīt. Trumpam vajadzētu viņus pārliecināt, izmantojot varu, ka viņiem nav citas izvēles, kā tikai ievērot savas saistības saskaņā ar saprašanās memorandu. Un, kad viņi nonāks pie nopietnām sarunām, ja mēs vispār nonāksim pie nopietnām sarunām par kodola jautājumu, viņiem nebūs citas izvēles, kā tikai likvidēt savu programmu. Pretējā gadījumā viņi saskarsies ar Amerikas Savienoto Valstu un Izraēlas militāru triecienu. Tas ir vienīgais veids, kā tas var darboties. Vai ne? Vienīgais, ar ko es tev nepiekrītu, protams, es tam piekrītu, izņemot vārdus sarunas un vienošanās. Amerikas Savienotajām valstīm ir jāparāda Irānai, kurš ir noteicējis, un viss, ko tu teici, ir pareizi. Viņiem ir jāzina, ka ir militārs spēks, kas ir gatavs to izmantot, un ka viņi šo karu ir zaudējuši, kas arī ir noticis. Bet problēma šeit ir tāda, ka tuvajos austrumos uztvere ir ļoti svarīga. Un ja viņi sāk, un kad viņi dzird, ka Vašingtona vēlas sarunas, viņi to uztver kā vājumu. Tāpēc nē, ja viņi to nedara, kas tad? Trumpam ir jāsaka, ja jūs vēlaties dzīvot, un ja jūs kādreiz vēl gribat dot saviem cilvēkiem iespēju paēst, jūs mums atdosiet kodolmateriālus, jūs izpildīsiet jebkuru prasību. Viņiem nav saprašanās memoranda un nekādu sarunu. Mēs uzvarējām, jūs zaudējāt. Un pašlaik Irānas režīms šo skaidro vēstījumu nesaņem. Bet tas mūs noved pie vārda atturēšana, kur jūs teicāt, ir taisnība, ka Izraēla tā ir militārā vara un tā tālāk. Ziniet, ir svarīgi par to runāt ne tikai pirms vidustermiņa vēlēšanām Amerikā, bet arī pirms Izraēlas vēlēšanām, kas tuvojas. Tās notiks ar aptuveni nedēļas starpību. Labi, mums tagad ir vēlēšanu datums, tas būs ar apmēram nedēļas starpību. Un kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka Netanjahu un Trumpa pretinieku nometnes cenšas veicināt naratīvu, ka mēs, Amerika un Izraēla, esam zaudējuši karu, lai gan patiesībā mēs neesam zaudējuši karu. Viens veids, kā to panākt, ir teikt, redziet, mēs visu šo laiku kopš 7. oktobra esam pavadījuši, Izraēla to darīja Gazā, un tad mēs runājam par Libānu un Irānu. Pavadījām gandrīz 3 gadus cīnoties, un kāda jēga, mums nav nekādas atturēšanas spējas. Mēs to nepārtraukti dzirdam no pretiniekiem, no opozīcijas spēkiem, un Amerikā arī, sākot ar New York Times un beidzot ar visiem pārējiem. Šī doma, ka mēs to visu darījām veltīgi, jo mēs zaudējām, un es domāju, ka mums uz mirkli tas ir jāprecizē. Es zinu, ka es būtu vēlējies, lai šodien mēs atrastos labākā situācijā nekā esam. Labi, es vēlētos redzēt, ka Hezbollah tiek atbruņota. Es gribu redzēt, ka Hamas tiek atbruņota. Es gribu redzēt, ka Irānas režīms krīt. Šis ir mans vēlmes saraksts, labi, un salīdzinot ar manu vēlmes sarakstu, Marka Regana vēlmes sarakstu, mēs atpaliekam. Un es esmu. Es būtu gribējis, lai kopš 7. oktobra mēs būtu labākā situācijā, labi? To sakot, vai ir kādas šaubas, ka mēs esam, ņemot vērā visu, kas ir noticis?
Ne uzreiz atvainojos. Vai mēs esam ievērojami labākā situācijā nekā bijām iepriekš, vai mūsu stratēģiskā situācija ir uzlabojusies? Un, manuprāt, atbilde ir viennozīmīgi apstiprinoša. Ne jau tāpēc, ka nebūtu izaicinājumu, vai ka viss darbs būtu paveikts. Noteikti vēl ir daudz darāmā. Bet tie cilvēki, kuri saka, ka mēs esam zaudējuši, neskatās uz realitāti. Gazā mēs kontrolējam 60% pat līdz 70% no Gazas joslas. Ir drošības josla ar Izraēlas karavīriem, kur sargā mūsu civiliedzīvotāju kopienu. Agrāk Hamas burtiski skatījās aci pret aci uz mūsu apmetnēm, un viņi varēja jebkurā brīdī lausties pāri robežai. Hamas vara tagad ir tikai neliela daļa no tā, kas tā bija agrāk. Es gribētu, lai viņi tiktu pilnībā iznīcināti. Labi, tas varētu prasīt vairāk laika, bet ja saka, ka Hamas ir uzvarējis, kā var apgalvot, ka tas ir neracionāli, vai ne? Libāna ir tāda pati. Es atceros, un mēs par to jau iepriekš esam runājuši podkāstā, kā es sēdēju valdības sanāksmēs, kad bija valsts ierēdnis, ja? Un tad cilvēki runāja, informēja ministrus gan no militārās jomas, gan izlūkdienestiem, sakot, Hezbollah ir 150 000 raķešu, un viņi var izšaut zalvas, kas pārvarēs mūsu pretgaisa aizsardzību. Un mums būs 10 bojāgājušo Telavivas apgabalā, vai ne? Un bija šādi šie. Šodien Hezbollah, tāpat kā Hamas, ir tikai ēna no tā, kas tas bija agrāk. Vai tas joprojām pastāv? Jā. Vai vēl ir darbs darāms? Jā, bet jūs esat būtiski samazinājuši šo draudu. Tas bija tik nopietnas drauds Izraēlas iedzīvotājiem, vai ne? Un arī Libānas iedzīvotājiem un pasaulē. Jā, un paskatieties uz Irānu. Labi, pieņemsim, ka rīt nekas netiek panākts labi, un es ceru, ka tā nav taisnība. Es ceru, ka mēs vēl varam panākt vairāk, bet pat šajā brīdī, kur mēs esam šodien, viņa kodolprogramma ir atvirzīta par vairākiem gadiem. Es, protams, gribētu, lai tā tiktu pilnībā iznīcināta, bet tas, ka tā atvirzīta par vairākiem gadiem, arī nav slikti, vai ne? Viņa pretgaisa aizsardzība iznīcināta, viņa ekonomika iznīcināta, pareizi. Irāņiem būs vajadzīgi gadi, lai visu atjaunot, vai ne? Mēs viņus tiešām esam nopietni aizkavējuši. Galvenais ir tas, un es to atceros. Starptautiskā atomenerģijas aģentūra teica pirms pagājušā gada uzbrukumiem, ka viņi bija tikai dažu nedēļu attālumā no pietiekami bagātinātā urāna daudzuma bumbas izgatavošanai. Šodien viņi vēl ir vairāku gadu attālumā no tā. Tagad varētu teikt, ka tas joprojām ir iemesls bažām, un mums tiešām vajadzētu uztraukties. Bet tas ir nozīmīgs, ievērojams. Atšķirības starp to, ka esi tikai dažu nedēļu attālumā no pietiekami bagātinātā urāna daudzuma bumbai, un to, ka esi gadiem tālu no tā. Tāpēc viss šis apgalvojums, ka mēs esam visu zaudējuši, un tas viss ir bijis laika un pūļu izšķērdējums, nav patiess. Un mūsu ienaidnieki, mums vēl ir daudz darba priekšā, bet teikt, ka mēs to zaudējam, ir neracionāli. Nu, tas ir apzināti labi, jo ir cilvēki, kuriem tev jāpievērš uzmanība. Kuras balsis to saka? Un tās ir balsis, kas nevēlas dot atzinību Izraēlas vai ASV valdībai. Administrācija, pašreizējā Izraēlas valdība un pašreizējā valdība, ASV administrācija, nevēlas dot nekādu atzinību par jebkādiem sasniegumiem. Tātad pirmkārt tas ir politiski. Tas nav tikai iracionāli. Kaut kādā ziņā tas ir ļoti racionāli. Labi. Tas ir viens aspekts. Bet otrs ir tas, ka tie ir tie paši cilvēki, labi, un es to pateikšu. Tas ietver cilvēkus Izraēlas militārajā jomā, izlūkdienestos, dažādās citās jomās un politikā, kā arī ASV politikā. Tieši šie cilvēki patiesībā paildzināja mūsu iespēju sasniegt pilnīgu uzvaru visās frontēs, starp citu. Un, kad es saku mēs, es domāju Amerikas Savienotās valstis un Izraēlu, jo tika noslēgti pamieri un notika kavēšanās. Un atkal Gazas kara laikā viss būtu noritējis ātrāk, ja mums nebūtu bijušas sasietas rokas. Un tas pats arī šodien. Daudz kas no tā, kas ieilgst un vēl nav paveikts, ir saistīts ar tiem pašiem cilvēkiem, kuri to kritizē, jo tieši viņi ir atbildīgi par to, ka tiek teikts apstājieties. Tādā ziņā gribas teikt, klausieties, jūs nevarat sēdēt uz diviem krēsliem. Jūs nevarat teikt, labi, mēs jums dosim vēl 60 dienas, mums jādod iespēja diplomātijai, un tad kritizēt to, ka tas vēl nav beidzies, vai ne? Jo mēs varējām uzrādīt militāros panākumus pēdējo 2,5 gadu laikā. Es domāju, sākot no Gazas kara un turpinot līdz šodienai, būtu sasniegts daudz vairāk, ja mēs tik daudzas reizes nebūtu apstājušies pa ceļam. Un tā nav to cilvēku vaina, kuri gribēja teikt, nē, tagad nav laiks apstāties, tagad nav īstais brīdis. Bet labi, mūsu atturēšanas spējas joprojām ir labākas. Izraēlas atturēšanas spējas ir daudz labākas, un par to liecina rezultāti. Labi,
Salīdzinot ar pārējo reģionu, pret mums ļoti ilgu laiku nav palaistas nevienas raķetes. Tātad vispirms, teiksim tā, mēs runājam šobrīd, un mēs nezinām, kas notiks rīt. Atturēšana ir elastīga, jā, un mēs to zinām, bet ir labi, ka tā pagaidām darbojas, vai ne? Un varbūt nākotnē mums būs jādara kaut kas, lai šo atturēšanu pastiprinātu. Jā, atturēšana vienmēr ir kaut kas maināms, elastīgs. Tā ir mainīga, tas ir tas vārds. Mainīga. Un arī, es domāju, Irāņi un, ziniet, Hamas un Hezbollah, tas, ko viņi sauc par pretestības asi vai terora asi, kā nu jūs to gribat saukt, es domāju, viņi dara lietas, kas ir neprātīgas. Kā jūs teicāt šī podkāsta sākumā? Jūs teicāt, ka saprašanās memorands starp Irānu un Amerikas Savienotajām valstīm bija izdevīgs Irānai, vai ne? Un tomēr viņi to joprojām pārkāpj, šie cilvēki, vai ne? Pat ja viņiem ir izdevīgi ievērot vienošanos, viņi to nespēja. Viņi nevar atturēties. Viņi ierauga kuģi, viņi grib, vai ne? Es nesaku, ka viņi ir traki, viņi ir gudri, jā, bet viņi ir bīstami. Tas man ir pats svarīgākais. Tagad Juens iepriekš īsi pieminēja, ka mums beidzot ir noteikts datums Izraēlas vēlēšanām, un tas ir 27. oktobris, kas ir pēc visiem ebreju svētkiem. Un interesanti tas, ka tas nozīmē, ka pašreizējā valdība būs nostrādājusi pilnu termiņu. Tagad mūsu amerikāņu skatītāji un klausītāji droši vien domā, par ko Riks runā, vai ne? Jo viņi domā, ka, ziniet, Amerikas prezidenti tiek ievēlēti uz 4 gadiem, un viņi ir amatā līdz 20. janvārim, un viņiem ir pilns termiņš. Bet mēs Izrēlā dzīvojam parlamentārā demokrātijā. Tāpat kā Vācijā, tāpat kā Lielbritānijā, tāpat kā Austrālijā, tāpat kā Kanādā. Itālijā. Un tas noved pie tā, ka valdības dažkārt var zaudēt savu parlamentāro vairākumu, un tās krīt ātrāk. Tās nenostrādā pilnu termiņu. Un Izraēlas vēsturē lielākā daļa valdību, pat ne tikai lielākā daļa, bet pārliecinošs vairākums Izraēlas valdību krīt pirms to pilnvaru termiņu beigām. Un tas ir tāpēc, ka mums ir proporcionālā pārstāvība. Un tad mums ir daudz partiju, un visas valdības ir koalīcijas. Un tuvojoties vēlēšanām, dažādās partijas koalīcijā vēlas parādīt, ar ko tās atšķiras no pārējām, jo tās vēlas mobilizēt savu atbalstītāju bāzi. Un tāpēc valdībām ir dabiska tendence izjukt. Fakts, ka šī ir viena no retajām Izraēlas valdībām, kas ir nostrādājusi pilnu termiņu. Ņemot vērā krīzes saistībā ar tiesu reformu un pēc tam 7. oktobra slaktiņu un valdību pamatot tik vainotu. Jūs zināt, kas šeit notiek? Jūs esat atbildīgi. Ne tikai kritiķi, arī valdības atbalstītāji bija pārsteigti. Jā. Un tad mums bija ķīlnieku drāma, un tad mums bija visas krīzes pēc tam un cīņas Gazā, un cīņas Libānā, un cīņas Sīrijā, un cīņas Irānā, un hutieši. Un varētu domāt, ka šai valdībai vajadzēja krist jau agrāk. Un tas ir ironiski, ka šī izrādījusies viena no stabilākajām valdībām Izraēlas vēsturē. Par to nav šaubu. Es vienkārši gribu noslēgt ar vienu interesantu piezīmi, par kuru pati vēl neesmu izlēmusi, ko domāt. Bet vai tu zināji, ka viens no iemesliem, kāpēc tika lemts vai bija strīds par to, kurā oktobra datumā tas notiks? Un bija valdības pārstāvi, kuri nevēlējās, lai tas notiktu 27. oktobrī, jo cipars 7 atgādina 7 oktobri. Un zini, par to patiešām tika diskutēts, kā jau teicu, ka varbūt tam vajadzētu notikt 6. vai 8. Es nezinu, tas ir iespējams. Es nepaskatījos, kurā nedēļas dienā tas ir, bet tu zini, kā vēlēšanas Amerikā parasti notiek otrdienā un tā tālāk. Bet patiešām bija diskusija, ka it kā kas? Mēs nedomājam par 7. oktobri katra nomoda brīdi, kopš tas notika. Mēs domājam, mums nav vajadzīgs cipars 7, lai mums to atgādinātu, vai ne? Nemaz. Un es domāju, ka vēl viena laba ziņa tā, ka mums ir vēlēšanas, un mums ir noteikts datums, tāpēc visi izrēlieši tagad var plānot savus oktobra brīvdienas, jo izrēlieši atšķirībā no amerikāņiem, austrāliešiem un citiem nevar balsot no ārzemēm. Jums jābūt Izrēlā vēlēšana dienā, lai varētu balsot. Un tam ir savs iemesls. Es domāju, ka mēs to apspriedām iepriekšējā podkāstā. Bet tas nozīmē, ka viņi tagad var ceļot. Es varu būt ārzemēs, es varu doties ciemos, es varu doties pārgājienā, es varu darīt, ko vēlos. Ja es esmu atpakaļ šeit, 26. datumā, lai balsotu 27. Viss ir kārtībā. Ar vienu nosacījumu. Viens nosacījums. Viens nosacījums ir tāds, ka es arī tā jutos. Un man ir ģimenes locekļi, es domāju, labi, tagad viņi var nākt šeit vai kaut kas tam līdzīgs. Viens nosacījums ir,
ja karš atsāksies. Un viņi slēdz lidostu. Aptuveni tajā laikā tagad viņi varētu vai nu slēgt lidostu, vai arī, ja tu esi lidojumā, pat ja tu esi El Al reisā, kas lido, tu vari iestrēgt. Mēs redzējām, kā tik daudzi cilvēki iestrēga vai nu Izrēlā vai ārzemēs. Un tāpēc pat man ir zināmas šaubas par to, jo līdz oktobrim mēs nezinām, kas notiks. Mēs nezinām, kā tu teici, mēs pat nezinām. Mūsu podkāsts varētu būt novecojis līdz brīdim, kad tas izskanēs ēterā, attiecībā uz atturēšanu, attiecībā uz karu. Tātad mēs nezinām, bet tā ir atruna. Bet es beigšu ar vienu punktu, jo mūsu laiks ir beidzies. Visi pieņem, ka, ja Trumps gribēs viņam dot triecienu, viņš to darīs pēc vidustermiņa vēlēšanām. Pareizi. Tā ir ierasta praksa. Tā varētu būt kļūdaina, bet tā ir vispār pieņemtais uzskats, vai ne? Ka viņš varēs dot triecienu. Kad vidustermiņa vēlēšanas būs aiz muguras, viņš varēs likt visus uz spēles, vai ne? Tas nozīmē, ka līdz 1. novembra nedēļai iespējams pastāv iespēja, ka viss būs mierīgi. Ja vien viņam neatstāja nekāda izvēle, labi? Vēl viens slepkavības mēģinājums. Pret viņa dzīvību jau ir bijuši vairāki atentāta mēģinājumi. Un vēl viena lieta. Tas nenozīmē, ka Izraēla nebūs mērķiski vai ka Izraēla nešaus uz Irānu. To daļu mēs nezinām. Par Trumpu tev varētu būt taisnība, bet varētu arī nebūt. Bet tas nenozīmē, ka Izraēla noteikti nebūs situācijā, kurā mēs atkal būsim bumbu patvērtnēs. Bet, ja es tev teiktu, acīm redzam bija Irānas provokācija, tas ir skaidrs. Bet no Netanjahu skatu punkta es neredzu, ka viņš darītu kaut ko nedēļu pirms vēlēšanām, ja viņš domātu, ka tas jebkādā veidā varētu kaitēt Trumpam. Es tam pilnībā piekrītu, un, protams, pat viņš negribētu darīt kaut ko tieši pirms mūsu vēlēšanām, jo viņš negribētu, lai viņu apsūdz par to, ka viņš to dara, lai iegūtu vēlēšanu kapitālu. Tā vienmēr saka viņa ienaidnieki. Ja rodas šaubas, Netanjahu sāks karu, un tad viņš iegūs vairāk balsu. Tās ir muļķības. Bet tas ir kaut kas, ko, manuprāt, viņš ņemtu vērā. Un es esmu pārliecināts, ka tuvākajās nedēļās un mēnešos mēs vēl runāsim vairāk par Izraēlas politiku. Cerams, mēs to darīsim tādā veidā, kas nenogurdinās mūsu uzticīgos klausītājus un skatītājus. Cerams, ātrāk kā nākamnedēļ. Un tu ceļosi. Tātad mēs to darīsim tā, ka es būšu studijā, bet tu būsi ārzemēs. Pareizi. Es to darīšu ar savu portatīvo datoru. Es ar nepacietību gaidu sarunu ar tevi, Rūtī. Arī es, Marks.